Kas notika? Es lasīju vienkārši ar Kasparu Zaviļiesku TVNetā interviju, tāpēc, ka tiem nav šausmīgi daudz intervijas internetā pagaidām. Ja? Viena bija ar Kasparu Zaviļiesku, ko mēs ļoti labi pazīstam, un tur atbildot uz jautājumu, kā tas viss sākās, tu teici, mēs vienkārši ar Imantu sēdējām pie galda, un kas bija tas un, kad tas notika, kā tas notika un kā radās Latvijas mūzikas kanāls. Kas notika toreiz pie tās sarunas? Latvijas mūzikas kanāls jau bija pirms tam. Viņš jau gāja testa režīmā. Patiesībā ir tā, ka es kaut kur pa ausu galam tikai biju padzirdējis vispār, ka kaut kāds tāds kanāls ir, ko sīkāk nezināju. Bet es toreiz strādāju sabiedrisko attiecību uzņēmumā. RKT publicitāte tāds bija, tagad vairs nav. Un tur es nodarbojos arī ar mūzikas lietām, ar sabiedriskās attiecības priekš mūzikas, konkrēti priekš Valmieras roka festivālu. Es uztaisīju publicitāti. Un tad man tur sanāca tāds domstarpības ar šefu, un faktiski mēs sakšķējāmies īstenībā. Ja? Un es jau sāku skatīties viņu apkārt, jo man jau bija viss līdz kaklam apnicis tur. Un vārds pa vārdam, jā, joks pa jokam ar Agnes Cimušu, kas ir platformā jau strādā sen, kā zināms, tur ir labā roka. Mēs parunājāmies jauku, viņi saka, klausies, man tam taisni vajag. Ir taisni projekts viens jauku, tu varētu ļoti labi derēt tieši. Un tā arī tad mēs satikāmies ar Imantu. Pie viena galda parunājāmies, mēs ar viņu jau vienam pazīstam, jo vēl RKT pilsētas taisīja mūziku golfu kausus. Vairākus gadus, kur mēs ar platformu kopā taisījām. Es organizēju sportisko daļu ar mēdīgu golfu klubu dalībniekiem. Un ballīti un mūziķus aicināja platformu. Tad mēs tā kopīgi taisījām to golfu kausu. Un tad no tiem laikiem jau mēs ar Imantu pazīstām, jo mēs tur kopīgi to taisījām. Un pēc tam ballītēs tur iedzērām, papļāpājām, tā kā mēs pazīstam viens otru bijām. Satikāmies, tad Imants izstāstīja, kas tas tāds ir par projektu. Es vēl pastāstīju vēl sīkāk par sevīm vairāk. Un tad mēram bija skaidrs, ka jā, štimējās. Tā štimt jā. Klausies, tas ir baigi, bija visu laiku klusums, bija kaut kādi atsevišķi mūzikas raidījumi, tur es vienai, piemēram, ZTV strādāju, bija Latvijas mūzikas stunda LNT, bija Troksnis Latvijas televīzijā, un tad vienā brīdī pēkšņi no gaisa, hops, ir 3 mūzikas kanāli Latvijā. Pirmais Baltijas mūzikas kanāls, MTV un Latvijas mūzikas kanāls. Un labi, tur pāris mēneši ir starpība, ja, kā viņi tur radās, bet, principā tas notika 1 gada laikā gandrīz un tā uzreiz. Kā tu domā, kāpēc, teiksim, tik ilgi vajadzēja laiku, lai tas vispār notiktu? Un tad, kad tas notika uzreiz tādā masveidā. Un tu kā kanāla vadītājs pasaki, kā tu domā, kāpēc tikai ap 2005, 6, 7 gadu tikai vispār sāk tas viss rasties? Es domāju, ka tās ir tehnoloģijas, kādēļ tas viss bija iespējams. Taisni digitālā televīzija, kas nāk iekšā, un kas jau tagad jau ar puskāju jau ir ienākusi iekšā. Tas ir viens no tādiem ļoti svarīgiem momentiem, kāpēc mūzika Latvijas, runājot par šiem 3 kanāliem. Pirmais Baltijas mūzikas kanāls, viņš ņem no viss Baltijas, jā, plus vēl Krievija, viņiem arī uzreiz ir tāda normāla bāzīta, MTV arī pats pa sevīm, jā. Tad tieši no šitiem 3 kanāliem tas sākotnējais jau likās, ka, diez vai aizies ir tas mūzikas kanāls tieši, jo mums bija kaut kā pār pat 200 klipiem tikai, ar ko startēt sākumā. Jā, tā kā tas arī bija tāds, vēl viens moments, jā. Kāpēc pirms tam piemēram, tās kā Latvijas mūzikas kanāls, jā, pirmkārtām tehniski, tehnoloģijas, otrām kārtām, ka tev nav nekādas bāzes, tad tehniski to jautājumu visu nokārtoja, tas arī jau kārtojās, nevienas dienas laikā, jā, tā kā, tas jau pirms tam jau tas projekts jau bija sākot jau ar idejas līmenī, jā, pēc tam, kamēr jau viņš apauga tālāk ar visām atļaujām un visām tehniskajām lietām, tad, līdz viņš arī patiesībā 2005. Gada 1. decembrī laikam pirmais klips tika palaists. Kas bija pirmais klips, kas tika parādīts Latvijas mūzikas? Vētra. Kurš? Tas ir vēsturiski būtisks moments. Jā, bet tu man šitā mēs aizmirstu, kurš bija 2005. Gadā top klips. Vēls jāpaskatās, jā. Es neatceros tagad no jā. Labi. Viens no
Latvijas mūzikas kanāla tikko ar baigot tur pompu beidzās projektiem cīņas klubs, tur šodien arī lielākais, kāds pagaidām ir bijis. Nu, pirmais. Pirmais, jā. Apsveicu. Bet es gribētu zināt tieši konkrēti šī šova vēsturi un izstāstu man tagad lūdzu no A līdz Z cīņas klubs. Kā tas viss sākās un kā mēs nonācām līdz tam, ko mēs redzējām, ko visam mēs finālu. Cīņas kluba kā pamatā pirmā ideja bija tāda, kad mums nav klipus, ko rādīt pietiekami daudz Latvijas mūzikas kanālā. Ja? Tā problēma ir vēl joprojām. Klipus tomēr taisa salīdzinoši maz. Tad mēs izdomājām, ka mums pašiem tad vajag taisīt tos klipus. Un līdz ar to arī radās cīņas klubs, jo tas, ko mēs iegūstam no cīņas kluba kā Latvijas mūzikas kanāls, ir 60 jaunas video versijas, 120 jauni live ieraksti, plus 11 koncerti, lielais šovs, jā, nu tāds, tas ir tas, ko mēs kā mūzikas kanāls iegūstam. Līdz ar to mēs arī domājām jau no paša sākuma projektu, kur mēs ar vienu šāvienu šausim uzreiz vairākas zaitas mūzikas kanālam, plus LNT šovs, piesaistot radio SVH, LNT, LNK, nu tā viss. Un radās viņš sēžot pie galda un domājot. Rimands Liepiņš, boss, mūsējais lielais, domāju vienu ideju, mēs kopīgi domājām vēl ar platformu Music, tagad jau Music, pēc tam Record. Mums bija pirms tam dažādas idejas jau, mēs viņas izdomājām un tad prezentējām lielajiem virsaišiem LNT, tad it kā varētu būt, varbūt nē, varbūt aizies, varbūt nē, jau gan sākām tomēr nē, nu tā vēl mums arī tā ideja līmenī, viņš vēl svārstījās, mainījās, līdz mēs nonācām līdz cīņas klubu modelim. Nosaukums varēja būt tev kāds īstenībā, jo mēs jau domājām to modeli. Tieši tam nosaukumam ir saistība ar to filmu, vai nav? Ar filmu nav. Tas vienkārši tā radās neatkarīgi. Mēs viņu gribējām taisīt jau no paša sākuma kā cīņu, kur mūziķi savā starpā tomēr cīnās, lai viņš nav liekans un saldens, un kad tur atnāk un tur nospēlē viens otram pasmēd un papājā, gribējās kaut kādu rozīnīt, kaut kādu odziņu, kaut kādu atrakcijas iekšā, un tas, un cīņa, cīņa. Mēs arī izdomājam, jo no paša sākuma jau bija tā doma, ka vajag viņiem likt mūziķiem taisīt tās pretinieku dziesmas, vajag, lai viņi tur savā starpā tur rīvējās un berzējās, un tā, mēs viņu sākumā bijām domājuši īstenībā agresīvāk pat. Bet pēc tam viņš kaut kā pats tā smuki iegulās tādā gultnē, ka viņš nav par agresīvu, pat daudz tur arī nav tāds, jā, jo es no sākuma teicu, ka jātaisa īstā klopa ir, jo es teicu, ka Donam vajag iedot pa mūtu Ozolam, piemēram, vai otrādi, jā, tas tā kā nevis pats šovs, bet tā kā šova tāds bonus papildus, jā, vienkārši cīnās ar dziesmām, jā, uzspēlē, bet vēl tāds šova elements iznāk šādi ringā, riktīgi. Wrestling. Mēs par tiem aizkadriem, kas ir superfināla aizkadru, jūs viens redzījums, kur to arī, cik es saprotu, vadi. Par to mēs pēc tam parunāsim detalizētāk, bet, piemēram, vai tas, ko tikko minēja, tā agresivitāte, vai ir bijuši kaut kādi momenti, kuri pat nebūs aizkadros, bet kur, teiksim, reāli bija kaut kāda cīņa. Tur no sērijas nevajag saukt vienu vārdā, bet tur kāds, teiksim, reāli tur sadusmojās uz kādu. Dusmas, tur emocijas griezās diezgan, jā. Bija mūziķi, kuri bija dusmīgi. Patiesībā jau viņi bija vairāk dusmīgi uz sevi, ka viņi nav tikuši tālāk, jā, bet meklēja uzreiz pirmos, jā, Puņķi un Asars arī bija aizkulisēs, tur, tas ir backvokālists, kas tiktu pārdzīvo, un tā, emocijas tad bija diezgan, un tad lūpas gaisā, un tad, iet, un tad vēl pēc tam iet, un, stāsta vēl visādas baumas, tad izdomā pasakas vēl par cīņas klubu, kas, mums no vienas puses jau tikai pluses, kad kā iet vēl. Kura bija spilgtākā bauma, varbūt, kura varbūt ir tāda, ko zina daudz cilvēku, par kuru varat pateikt? No paša sākuma bija tāda, kad mūziķi, kas netika tālāk, viņi teica, bet mēs nemaz nezinājām, ka mums vajag taisīt pretinieku dziesmu. Jā, es atnācu uz šovu un es tikai tagad to uzzinu, lai gan, protams, kad pirms tam visiem jau tika paziņots gan menedžeri.